Labdien, Edgar! Pagāja nedaudz laiks, kamēr atbildēju, bet tas ir tieši labāk, jo es gribēju atbildēt konkrēti uz šo jautājumu, ko tu vari tur uzlabot mājaslapā. Un tāpēc es izdomāju uzfilmēt video un parādīt un pastāstīt, jo tās būs daudz vienkāršāk. Tātad par mājaslapu kopumā, protams, tā ir ļoti laba, jo Mozello ir laba sistēma un viss ir viegli pārskatāmi un saprotami. Bet, protams, no profesionālā viedokļa tomēr ir daudz dažādu nepilnību, kas rada, piemēram, šajā pirmajā lapā jau. Skatoties, te prasās tiešām arī kaut kādas bildes, jo teksta ir daudz un to sāk lasīt, tas ir diezgan tā, to tekstu arī man vajadzēja nedaudz laika, lai es apņēmības, lai es viņu sāktu lasīt visu un tā. Un par bildēm augšējām te visur nekur nemainās. Visu laiku ir tā standarta viena bilde un gribētos jau, lai katrā sadaļā ir kāda cita bildīta. Un kopumā par Mozello, ko var teikt, kad es jau pirms vairākiem gadiem taisīju mājaslapas ar viņu un diezgan, diemžēl, es pārtraucu to, jo ir kaut kā tāda kā lētuma piegarša tomēr. Tas tā. Bet tā kopumā, protams, tā kā tu esi taisījis to pats un bez nekādiem ieguldījumiem, tas ir ļoti labi un forši. Bet, es parādīšu, es nedaudz arī vakar aizrāvos un uztaisīju jaunu lapu, kā tas izskatītos uz jaunās sistēmas. Principā mums ir izveidot tieši tādu pati sistēmu kā Mozello, tikai mūsdienīgāka un labāka. Tā kā var redzēt, ka te ir tie paši teksti, es paņēmu visas sadaļas, visus tekstus un pārkopēju uz šīs te, jo vienkārši man tas ļoti patīk un tas neprasīja daudz laika un es to varu izdarīt pilnībā par velti. Tas ir tas labākais, tas devums. Tā kā, es te atsūtīšu šo adresi, kurā varēs arī ieiet un paskatīties, kā tas viss reāli izskatās dzīvē, novērtēt, parādīt arī citiem, pateikt citu domas, salīdzināt, ko viņi saka. Tādā veidā. Nedaudz uzreiz arī parādīšu par vadības sistēmu, kā tas izskatās, lai nedomātu, ka tas ir daudz sarežģītāk nekā Mozello. Būs apbrīnojami, ka tas ir es teiktu, pat vēl vieglāk. Lai ieiet administrācijas panelī, aiz linka vienkārši jāieraksta ir admin, un tad parādās logins un tā parola. Gluži kā Mozello, tikai jāieraksta beigās admin. Tad ienākot pie katrām bildītēm, katras ir uzreiz zīmolīts, nokopēt vai ir izdzēst. Nospiežot uz zīmolīša, var vienkārši ērti un viegli nomainīt bildi uz jebkādu. Piemēram, tādu ielikt, saglabāt. Tā laikam liela bilde, jo es visas bildes arī vienmēr samazinu izmērus, lai viņas ir maksimāli maz aizņem, lai lapas ielāde būtu ļoti ātra. Tas ir nozīmīgi mūsdienās. Ja šī bilde bija liela, tad viņa lēnu ielādējas. Bet, ļoti ērti un ātri nomainīt. Pagaidām es uzlikšu atpakaļ veco, lai ātrāk tas notiek. Kā ieliku to bildīt, tad uzreiz momentā viņa ielādējās. Un. Tā arī visas sadaļas, viss labojas. Katram klāt ir zīmolīts un izlabot. Tāpatās ar slaideri, te augšā ir dizains. Kā arī dizainam esmu izvēlējies šādu augšu, tā man ļoti patīk, bet tikpat labi var arī likt šādu, kad augšā ir. Te nevar redzēt īsti. Es atvēršu jaunā inkognito logā. Augšā nerādīs. Var arī šādi. Arī ļoti labi izskatās. Man tomēr tas variants, protams, te var eksperimentēt un skatīties, kā labāk patīk. Un patīk ļoti logo. Tiešām tāds ir kaut kas tur spēcīgs iekšā. Un, tas nav ko daudz stāstīt. Pats paskatīsies, izvērtēsi, kā tev liekas, kas patīk, kas nepatīk. Un tad jau gaidīšu ziņu. Tā.
Pam, 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 param.